Labdien! Labdien, klātesošie mīļie draugi! Prieks jūs redzēt šodien šeit lampā. Mūsu diskusijā profē ne tikai lūzeriem, laužam vecos mītus, veidojam jaunus. Prieks arī visiem, kuri ir pieslēgušies mūsu tiešraidē un skatās mūsu attālināti. Ticiet man, iespējams, ka jūs esat pasargātāki no lietus un vēja nekā šeit Cēsīs, bet tas nekas. Man bija ļoti liels prieks patiesībā redzēt, ka iepriekšējā diskusija, kas notikusi šīs Uzzipsnīs skatuves, bija veltīta tēmai, kā veicināt eksportu. Tādu Latvijas eksportu. Un, protams, ka, lai veicinātu Latvijas eksportu, mums ir jārada brīnišķīgi labi produkti, pakalpojumi, kurus vispār kāds kaut kur Eiropā varētu vēlēties. Un, lai šīs pie mums varētu notikt, viens no pašiem svarīgākajiem priekšnoteikumiem, protams, ir gudri, profesionāli, motivēti cilvēki, kuri strādā un to visu rada. Un tieši tāpēc mums ir veids, kā ļoti labā, ātrā un patiesībā brīnišķīgā formā nonākt pie pirmās profesijas, un tās ir profesionālās skolas. Un ja mēs šogad mazliet pamainījām savu piegājienu, kā mēs rīkojām diskusiju tieši pirms gada, jo tad mēs runājām par to, ka sabiedrībā ir mīti par to, ka profesionālā izglītība varbūt ir domāta tikai lūzeriem. Varbūt profesionālā izglītība ir domāta tiem, kuriem citur nav kur iet, vai gluži otrādi. Aizejot uz profesionālo izglītību, tur būs daudz vieglāk mācīties, un tu gan jau kaut kādu diplomu saņemsi. Jā, tie ir mīti, mīļie draugi. Bet šodien mūsu doma ir veidot jaunus mutvārdu mītus un stāstus par profesionālo izglītību, kurus es ļoti ceru, ka jūs visi pēc tam arī varbūt nesīsiet tālāk. Un, lai mēs varētu saprast, kuri no šiem 5 mītiem, par kuriem mēs šodien runāsim un kurus mēs mēģināsim tā kā piepildīt caur mūsu klātesošo stāstiem, mums ir slaido aptauja. Un mēs varam uzlikt uz ekrāniem, un tur ir QR kods. Un lūdzu visi, kam ir mobīlie vietālruņi, ieejam iekšā, apskatāmies, tur būs 5 mīti. Un jums ir vairākas iespējas atzīmēt, kuri jums šķiet tuvākie, kuri jums šķiet tādi, kas varētu uzrunāt potenciāli nākamos studējošos, potenciālos jauniešus, kuri varētu vairāk izvēlēties iet profesionālajā izglītībā. Laiks nav ierobežots, droši atbildiet visa diskusijas pasākuma laikā, un droši vien arī vēl bišķīt pēc tam es vēl pa vidu mēģināšu atgādināt. Bet kamēr jūs lasat mītus, par kuriem mēs šodien runāsim, iepazīsimies, kas tad šodien mums sēž uz skatuves un kas tad ar mums runās. Mīļie draugi, ļoti īsi varbūt, katrs savu vārdu, tehnikumu, profesiju, ko mācāties, kursu, kurā esat uz priekšu. Tātad, sveiki, mans vārds ir Kārlis Malnieks, un es aizvakar absolvēju Jelgavas tehnikumu kā programmēšanas tehniķis. Hei visiem, mani sauc Reinis Šnepsts, mācos Ogres tehnikumā, apgūstu 2. kursā mežsaimniecības tehnika profesiju. Sveiki! Esmu Nils Ratnieks, esmu no Kuldīgas tehnoloģiju turismu tehnikuma. Esmu 2. kurs un esmu viesu uzņemšanas dienesta speciālists. Čau, mani sauc Rota, un jau es esmu apguvusi pavāra profesiju Valmieras tehnikumā. Sveicināti! Mani sauc Vladislavs, mācos Rīgas valsts tehnikuma 1. kursā, apgūstu grāmatveža profesiju. Sveicināti, mani sauc Andris Vilna, mācos Rīgas valsts tehnikuma 2. kursā par datorsistēmu tehniķi. Paldies! Un mans vārds ir Pauls Beķeris, un es esmu gan Latvijas Finiera uzņēmuma pārstāvis, gan arī asociācijas Latvijas koks pārstāvis. Asociācija, kura Latvijā no meža nozares puses iestājas par cilvēku attīstību un par izglītību. Tāpēc šodien arī mums šāds temats. Un mūsu pirmais mīts – profesionālā izglītība, tas ir ātrākais ceļš uz īstu, pastāvīgu dzīvi. Pazīstošos jauniešus var teikt, ka viņš patiešām strādā, un tā tas arī ir. Bet
Bet viena lieta skola, protams, ka ļauj jums iegūt profesiju. 4 gados jūs dabūjat diplomu, kas patiesībā paver ceļu uz darbu. Un līdz ar to, jā, ieved jūs patiešām nopietnā un pastāvīgā dzīvē, taču tas nav viss. Patiesībā jau pēc 9. klases, kad vēl daudzi mācās dažādas ļoti vienkāršas dzīves prasmes, jūs būtībā, vismaz daļa no jums, nonākat absolūti ārpus savas, ja tā var teikt, ierastās dzīves komforta zonas, jūs pārceļaties uz kopmītnēm, kur savukārt jums tā īstā dzīve sākas arī ne tikai mācību jomā un tā, bet arī paši par sevi. Tagad esat spiest atbildēt arī par jūsu numuru tīrību un vispārējo. Reini, man pirmais jautājums tev, tāpēc, ka es zinu, ka tu Ogres tehnikumā patiesībā vadi visu šo kopmītņu dzīves procesu, vismaz no studentu pašpārvaldes puses. Jā, protams, es Ogres tehnikumā esmu dienesta viesnīcas pašpārvaldes prezidents. Bet atbildot uz to mītu, ja, sākot dzīvot kopmītnēs, tur jau tu pats pa sevi, tā teikt, pastāvi, tu ieej tādā kā pieaugušajā dzīvē. Tā patīk trauku mazgāšana, ja, gultu klāšana. Mājās varbūt mamma tev savāc visu, ja, bet tiešām tajās dienesta viesnīcās kojās, tev pašam ēst jāgatavot. Tas viss jādara patstāvīgi, tur nevar būt, ka atbrauks mamma, ja pēc darba visu izdarīs. Visu tikai uz saviem pleciem ir. Jā, Kārli, tu arī ienāci tehnikumā, faktiski dzīvojot kojās. Jā, to... jā, ir ļoti daudz lietas, kas tiešām tu paliec daudz pastāvīgāks. Tāpat, kā viņš teica, ēst gatavošana, arī tīrība, protams, arī cits daudz dažādas lietas. Jā, man ir 14-gadīgs dēls, un man ir bail ieiet viņa istabā, jo tas vienmēr ir izaicinājums manam veselajam saprātam. Es saprotu, ka arī pārējie, kuriem ir saistība ar kopmīņu dzīvi, jūs tur tomēr pietiekami ātri izdresē, lai jūsu istabiņas būtu kārtībā un lai jūs, kā saka, zeķis pa istabas vidu nemētātos. Jā, Rīgas valsts tehnikumā kopmītnes mums istabiņas pārbauda katru nedēļu, un pārbauda ir diezgan cītīga. Mums vajag visam būt saklātam un iztīrītam. Bet, manuprāt, visgrūtāk dzīvojot kopmītnēs bija iemācīties, kā kontrolēt savu budžetu un atlikt visam, cik es ēdīšu, ko es ēdīšu, visu to gatavošanu, tas, manuprāt, bija visgrūtākais. Rota, kā tev? Es atkal teiktu, ka dzīvošana kopmītnēs dod tev savu veidu brīvību, izpausties un pašam būt tā kā priekšniekam sev par savu tā kā dzīvesveidu. Tu pats vari izvēlēties savu rutīnu, vai ne? Un tieši, veidot pats savu rutīnu, nepakļaujoties, piemēram, nepielāgojoties citiem, ka tu pats vari būt tas, kas izvēlās, cikos tu gribi mosties, vai ne? Cikos tu sāc savu dienu un kā tu pavadi savu dienu un kā tu piepildi to. Tā kā, manuprāt, man tieši tātad iespēja dzīvot kopmītnēs deva iespēju tā kā pašai sākt veidot savu rutīnu. Jā, protams, ka kopmīņu dzīve tas jau nav vienīgais no tādiem pastāvīgās dzīves elementiem, kas tehnikumos ir īpaši izteikts atšķirībā varbūt no vidējās parastās vidusskolas. Andrij, tev arī ir pieredze kā pašpārvaldes prezidenta vietniekam. Tu varētu iedot to ieskatu, cik aktīva ir, teiksim, tā sociālā dzīve vispār tehnikumā un cik daudz jūs paši tur pašorganizējaties un esat, kā lai saka, arī jau ar vienu kāju tādā pastāvīgajā procesā par sevi pastāvēt, aizstāvēt un veidot kaut kādas struktūras sociālās. Jā, mums Rīgas valsts tehnikumā ir ļoti saliedēta un salīdzinoši liela pašpārvalde ar 37 audzēkņiem. Daži ir atbraukuši mūs atbalstīt. Paldies viņiem.
Tā jau pašpārvalde ir kolosāla vieta, kur iemācīties sadarboties un vispār strādāt grupās, kā arī uzlabot dažādas savas spējas, kā komunikācijas spēja. Es kā prezidenta vietnieks arī esmu uzlabojis savu spēju vadīt darba grupas, un tagad es mācos publiski uzstāties vairāk, kā jau var redzēt te, esot. Kā ir pārējiem? Arī jums pašpārvalde tehnikumā ir aktīva? Kuldīgā pašpārvalde ir mazāka, nav tik daudz cilvēki, bet es teiktu, mēs esam daudzreiz tuvāk viens otram. Jo mums tā mazā komanda liekas kā ģimene tehnikumā. Un, kad mēs visi saliekam mūsu galvas kopā, un tad, man liekas, mēs varam mūsu tehnikumā sasniegt ļoti augstus mērķus. Ja pat mēs tur neesam daudz, mēs tāpat varam sasniegt to, ko vēlamies, pat ne kuplā skaitā. Jā, Andri? Protams, dzīvot dienesta viesnīcā, skolā, tā teikt, mācīties, tas var būt drusku tā kā garlaicīgi, bet, ja tev ir daudz brīva laika, tad pašpārvalde tas īstā vieta, kuru, tā teikt, iemācoties jaunas spējas, visādās organizēšanas prasmes, tas tev arī palīdzēs dzīvē. Tas ir nevis vienkārši tu nosēdēji telefonā, un visu to brīvo laiku datorā, bet tu, protams, iesaisties. Un arī tajā pasākumu organizēšana, viens cilvēks nevar pasākumu norganizēt. Komandā ir spēks, protams, un viens cilvēks nav gāzējis. Tos lielos podus var gāzt barā. To ir ļoti priecīgi dzirdēt, jo patiesībā mums, kā arī lielam ražošanas uzņēmumam, viens no lielākajiem tiem darbiem, kurus mēs ieguldam savu jauno un netik jauno, protams, darbinieku apmācībā, ir kā strādāt komandā. Un tad es varētu teikt, ka tehnikums ir tā vide, kura patiesībā to ļoti labi iemāca jau pirms darba devējiem ir jāvēlta entās stundas un entie tūkstoši, lai to jūsos pēc tam vēl ieliktu. Tā kā liels paldies par šo, bet ejam tālāk, un mums ir vēl viens nākamais otrais mīts. Mīts par to, ka profesionālā izglītība ir vārti uz nākotnes tehnoloģijām. Un vēlreiz varbūt tiem, kuri pieslēdzās vēlāk, es gribu pateikt vienu ļoti būtisku lietu. Mīts, tas nav kaut kas slikts. Mīts nav tas, ko mēs uzskatām kā nepatiesību. Mīts, tā ir mutvārdu leģenda, kuru mēs vēlamies, lai iedzīvinātu sabiedrībā un nodot vēlāk tālāk. Un tātad pār šīm tehnoloģijām. Protams, ir skaidrs, profesionālā skola, viņa pat par sevi jau pēc nosaukuma vien nozīmē, ka tur noteikti ir pilns ar tehnoloģijām un ir ļoti daudz dažādas tehniskas profesijas, kurās pilnīgi automātiski tas asociējās, ka tur būs dzelži, tur būs roboti, tur būs visādi instrumenti. Tas, protams, ir skaidrs un gan jau skolai tas viss ir. Bet mums ir arī dažas ļoti interesantas profesijas šeit pārstāvētas. Vladislav, kādas ir grāmatvedībā tehnoloģijas? Jā, pat mums grāmatvežiem arī ir sava ziņa nākotnes tehnoloģijas, jo Rīgas valsts tehnikums nodrošina mums piekļuve grāmatvedības programmām, kas tiešām ir ļoti vērtīga pieredze, jo valstī tagad mums norīt projekts, kura ietvaros valsti grib ieviest pilnīgi datorizētu grāmatvedību. Jā, grāmatvedība īstenībā ļoti interesanta izvēle. Varbūt divos vārdos, kā tu nonāci pie šāda lēmuma? Es domāju, ka es izvēlējos tieši grāmatvedības novirzienu, tāpēc, ka mani tiešām interesē ekonomika un visa tāda viela, kas ir saistīta tieši ar finansēm. Un tas ir lielisks pamats manai turpmākai karjerai šajā nozarē. Es zinu par tevi vienu ļoti interesantu lietu. Tu atzīsti, ka matemātika tev ir padevusies jau kopš bērnu dārza, kas atkal jau ir baigi interesanti, jo arī man ir bērni, viņi arī ir mācījušies bērnu dārzā, viņi nezināja tādu vārdu tajā laikā. Tur tev laikam bija labs audzinātājs vai audzinātāji? Jā, tiešām man bija ļoti labi audzinātāji bērnu dārza, kuri man ielika ļoti labus pamatus matemātikā, no kā man pat pamatskola ļoti veikli gāja ar matemātiku. Tu vari teikt, ka tev patīk matemātika? Jā,
man viņa patīk. Tas ir ļoti interesanti. Super. Nil, tev ir profesija, kas saistīta ar viesu uzņemšanas dienestu. Tehnoloģijas tur ar ko asociējās? Pat daudz cilvēku pat īsti nezina, kas tas ir viesu uzņemšanas dienesta speciālists. Visīsāk, kā man patīk to izskaidrot, cilvēks, kas pa lielam strādā viesnīcā. Un liekas, viesnīcā, kas tur pa baigām tehnoloģijām? Tu tikai aizēji, tev iedod atslēdziņai iekšā gulu. Bet, kad tu strādā, tā arī īstenībā nav. Kad tu strādā, tev vispār ir jāpārzina gan katra sistēma, kurā tu strādā. Jo turpat nav tik vienkārši, kā tu ieej, samaksā, izej ārā. Tur ir vesels process, lai es zinātu, kad vispār tu esi atradies, kad tu esi samaksājis, tev jāizmanto pareizās programmas, bet ne tikai arī digitāli, bet arī fiziski. Jo ir jāmāk arī ar specifiskiem čipiem izmantot, un man patīk, kā tehnikums cenšas iemācīt tā, ka tu tiec arī tai īstajā dzīvē. Piemēram, tev iesviež 5-zvaigžņu viesnīcā un saka strādā, lai tu jau zini, man vienkārši ir tas jāizdara, un iznākums būs tieši tas, ko no manīm vēlās cilvēki. Jā, Rota. Es gribēju tā iestrmināt, ka ne visas profesijas ir aizstājums ar tehnoloģijām. Es atkal gribētu pieminēt, ka mana pavāra profesija, manuprāt, nevar aizstāt ar nekādu veidu tehnoloģijām, ka šeit tomēr ir vajadzīgas cilvēka rokas un zināšanas, lai padarītu šo, pavāra profesija nav aizstājama ar tehnoloģijām. Tas ir skaidrs. Šeit ir vajadzīgs radošums un iztēle, kuru, manuprāt, nekāda veida mākslīgais intelekts vai cita veida tehnoloģijas nevar aizstāt. Mežsaimniecības nodaļā ir tā. Mainās laiks iet uz priekšu, mainās arī tehnoloģijas. Un arī mainās interesi, ko tauta arī vēlas. Ja? Un tāpēc mums tā kā mežsaimniecības tehniķim mainās tās prasības, kādus koku sugas mēs varam laist, kādi varbūt tā teikt, tie caurumēri, sortimenti, dažādi veidi raksturojumi, kas atkal tālāk, mainoties laikam, arī iet uz tautā. Jā, bet labi, mainās. Vai tehnikums spēj tam izsakot līdzi? Vai tehnikums jūsu, ne tikai Reini tavā, bet arī pārējo gadījumā, vai tehnikums ir tā vide, kurā arī tehnoloģijas iet līdzi tam, kā viņš attīstās, un jūs nemāc ar, 2005. Gadā nopirktām iekārtām un lietām, un tad, piedodiet, īstajā dzīvē drusku savādāk, bet, ko lai dara, mums ir tā, kā ir. Kā ir īstenībā? Protams, tehnikums mainās, seko visam tam līdzi, ja? Un mainoties tam visam arī mums iedod jaunu zāģus. Mums, protams, parāda, kā strādāja, piemēram, 50 gadus atpakaļ, 40 gadus atpakaļējā zāģi, un kā tagad strādā. Un tā starpība ir diezgan liela. Jo, lai strādātu ar mūsdienīgām tehnoloģijām, jāsaprot, kā strādāja kādreiz. Mums skolā ir ļoti advancēta IT laboratorija. Tur mēs varam reāli arī darboties ar visām tām jaunajām tehnoloģijām, kā 3D printeriem, virtuālās realitātes brillēm un tādām lietām. Bet mums arī skolotāji māca par tehnoloģijām, kas vēl nav pieejams cilvēkiem. Piemēram, videokartes, kas vēl nāks ārā nākamgad. Mums visu to arī uz priekšu iemāca, kas, manuprāt, ir ļoti labi. Kārli, tu mācies programmēšanu, un kā ir tur jaunākās programmas, kādas vēl nav iznākušas? Jā, protams, mums tiek mācītas darba tirgū pieprasītas programmas un tehnoloģijas, taču tās tehnoloģijas mūsdienās nāk ārā tik ātri, ka ir grūti tiešām, un dažāk izglītības iestādēm vispār kopumā izsakot tiešām tam līdzi un izveidot jaunus standartus priekš izglītības, un tādēļ man liekas, ka ir mazliet atpalikums, manuprāt. Tu esi piedalījies arī tādā, ja tā var teikt, konkursā vai programmā vai apmācību ciklā, kurā tu devies uz citiem Baltijas valstu tehnikumiem. Kā tu jūti, kā tu viņus salīdzini?
Jā, es biju uz Igaunijas un Lietuvas arī profesionālajām skolām un secināju, ka tiešām mums jābūt pateicīgiem, ka Latvijā mums ir advancētas iekārtas un tiešām mēs salīdzinoši sekojam līdz vairāk tam. Rota, tu pieminēji, man liekas, to, ka pavāram ir jābūt vienmēr tam cilvēcīgajam faktoram, un kas ir pilnīgi pareizi, bet tai pašā laikā, Reinis saka, Nils saka, ka 5-zvaigžņu viesnīcā varēs iet strādāt. Tev ir bijusi iespēja praktizēties Michelin restorānā. Kā tu salīdzini to virtuvi ar to, uz kuras tevi mācīja tehnikumā? Jā, tātad man bija iespēja praktizēties restorānā Eleven, kas ir Lisabonā, Portugālē. Un, virtuves sistēma kā tāda ļoti no citām neatšķirās, vai ne? Tā kā sistēma ir diezgan līdzīga, viss atkarīgs ir no tā, protams, vai ir jaunāka tehnika, vai varbūt novecojušāka tehnika, bet sistēma ir viena. Un patiesībā atšķirība vislielākā ir nevis tajā virtuvē vai virtuves iekārtojumā, bet pašā kolektīvā. Tātad tur, protams, cilvēki ir ar daudz lielāku pieredzi, ar smalkāku, varbūt pat ne izglītību, bet vienkārši viņi ir bijuši vidē smalkākos restorānos un attīstījuši savas prasmes daudz augstākā līmenī. Un es pati arī atgriežoties Latvijā un turpinot praktizēties Latvijā, uzreiz pati redzēju sevi, kā manas prasmes ir attīstījušās, tavi refleksi, pilnīgi kustības, viss pielāgojās visam virtuves ritmam. Tātad jā, viena lieta tad ir skaidra. Tehnoloģijas mums ir, programmas arī droši vien, ka ir diezgan mūsdienīgas, vismaz lielākajā daļā no specialitātēm. Tāpēc mēs varam nonākt pie trešā mīta, ka profesionāla izglītība jau ir savā ziņā tādi 2 vienā. Mēs esam ieguvuši, jūs iegūsiet amatu, un pēc tam nekas jau nav liedzis iet to tālāko ceļu uz augstāko izglītību. Bet tikai te 1 gadu pamācoties pa virsu, jo tehnikumā jāmācās 4 gadi atšķirībā no vidusskolas, kur ir 3 gadi. Jūs jau esat iegūši patiesībā beidzot bakalauru 2 diplomus, kas ir, vismaz priekš darba tirgus un priekš zināšana apjoma ārkārtīgi liela bagāža. Kā ir ar jums, Vladislav? Tu zini, ka vēlies arī kaut ko noteikti studēt pēc tehnikuma, kaut gan pagaidām es vēl tikai 1. kursā. Jā, tiešām iestājoties Rīgas valsts tehnikuma, man jau bija skaidras zināšanas par to, kā absolvēt tehnikumu, es došos studēt. Un pagaidām vispievilcīgākā novirziens programmā ir Latvijas Universitāte finanšu menedžments, jo tas ir sava ziņa kvalifikācijas paaugstinājums mana grāmatvedības jomā. Es esmu dzirdējis, ka, ja tu gribētu būt par ārpakalpojumu sniedzēju kā grāmatvedi, tad tev augstākā izglītība būtu obligāta. Jā, tiešām. Ja grāmatvedis grib dibināt savu ārpakalpojumu uzņēmumu, viņam obligāti jābūt augstākai izglītībai. Reini, es zinu, tev arī ir lieli plāni. Plāni jau lieli, jā. Beidzot tehnikumu, mežsaimniecības, tā teikt, novirzieniem nozarei, katru gadu Latvijas Biozinātņu tehnoloģiskā universitāte katru gadu piedāvā 7 budžetas vietas. Ja tev ir labas sekmes, ja tu esi atsaucīgs audzēknis, tad kāpēc gan ne tikt budžetā iekšā un tās zināšanas vēl uzlabot un iegūt augstāko izglītību. Bet arī runājot ar absolventiem, kas jau pabeiguši tehnikumu, iet mācīties uz Jelgavu. Un tur ir tā, ka tur tās tēmas ir tādas pašas, tikai visu padziļinātāk. Un, protams, mācīties visu no jauna, tas ir pēc vidusskolas, ir diezgan sarežģītāk nekā pēc tehnikuma. Tev jau ir tas pamats, jā, tikai padziļinātāk.
Bet vai tad ir tam jēga, iet vēlreiz to pašu, mazliet padziļinātāk, varbūt uzreiz kāpt, kā lai saka, ar vienu kāju vienā laivā, ar otru otrā, un tad beigās tur sanāk katamarāns? Nē, vairāk jau vajadzīga tā stabilitāte. Tehnikumā tu iegūsti vienas zināšanas, un tā teikt, universitātē tu iegūsti vēl savādākas zināšanas. Tas nav pilnīgi, tas pasniedzējs nestāsta pilnīgi vienu un to pašu, jā. Tur tēmas līdzīgas, bet tāpat tās iemācoties gan praktizējot, gan arī no teorijas stundām, tas tā kā tev profesijas pārstāvim, tas ir vienkārši bonus, liels bonus. Kārli, tu aizvakar absolvēji tehnikumu. Tev ir palikušas nepilnas laikam 25-20 dienas, lai iesniegtu universitātē savu pieteikumu. Es saprotu, ka tev ir bezmaz 3 izvēles, un vienu tu noraidi, kaut gan tevi sauc ar atvērtām rokām. Pēc tehnikuma absolvēšanas tiešām atverās daudz durvis, un vienas no tām ir, pieņemsim, es personīgi vēlos tālāk studēt, pieņemsim, RTU finanšu inženieriju, kas arī mazliet saistās ar programmēšanu, vai arī Latvijas universitātē, tas būs vienkārši programmēšanas tehnoloģijas arī, vienkārši padziļinātāk to pašu mācīties. Un, protams, arī Jelgavā, LBTU arī var turpināt savas zināšanas. Jā. Es gribēju piebilst, ka tieši mana skatījumā, ja pat tu centīsies iegūt augstāko izglītību, un ja galu tevi atskaitīs no universitātes, tu vienmēr būs kur atkāpties, jo tu jau būsi ar profesiju iegūto. Jā, kā tā ir dziesmā, ka diploms jau kabatā. Rota, bet arī tu faktiski esi jau beigusi. Tev ir šī vasara arī, lai izlēmtu. Jā, tad man arī jau viss finišs. Un atkal jāsaka paldies Malmēras tehnikumam, jo man bija lieliski iespēja mācību laikā attīstīt savu mācību uzņēmumu un iegūt tātad pamatus, kā tas ir pašam veidot savu uzņēmumu. Un tagad, pabeidzot tehnikumu, es ar šādu veidu certifikātu jau varu ne tikai meklēt iespēju studējot, bet arī pati varu sākt domāt par savu uzņēmumu izveidi, jo man jau šādi pamati ir rokā. Mācību uzņēmums pastāsta mazliet par to. Pasaka, kas tas tāds bija? Jā, tātad šī pats sākums jau bija pirmajā kursā, kad braucām Erasmus Plus projektā Dānijā, kur mums bija jāizveido sava tātad biznesa ideja. Un atgriežoties Latvijā, man tika sniegts šātad piedāvājums šo savu biznesa ideju realizēt kopā ar savu kursa biedrini, un mēs to arī darījām. Mēs izveidojām tātad savu skolēnu mācību uzņēmumu un piedalījāmies arī pāris tirdziņos, pārdevām paši savu produkciju un apguvām to, kā tas ir ne tikai pašiem ražot produkciju, bet arī viņu prezentēt un veidot reklāmu. Tātad viss no 0 līdz 100, kā viss šis ražošanas process notiek un no burciņas līdz gatavajam produktam, līdz pārdošanai kādam potenciālam klientam. Tu gribētu vēlāk dzīvē izveidot pati savu uzņēmumu? Jā, tāda ideja pastāv jau kādu laiku, jo tas process man ļoti patika, es viņu ļoti izbaudīju. Un Latvijā tas ir ļoti realistiski, tātad izveidot savu uzņēmumu. Un manuprāt, ja tava ideja ir gana oriģināla, tev ir iespēja izsisties darba tirgu un arī tātad savu produkciju nogādāt arī ārpus Latvijas un varbūt arī iekļūt Eiropas tirgu. Tas ir šobrīd ļoti realistiski, manuprāt. Lieliski.
Tātad es saprotu, ka šobrīd jūs visi kā klātesošie piekrītat, ka jūs principā pēc augstskolas, pēc profesionālās skolas dodaties uz augstskolu. Jā. Ideāli. Bet jautājums tāds, profesionālā izglītība, protams, jūs mācāties profesiju, jūs jau pēc, nezinu, kura kursa, bet droši vien jau pēc pirmā diezgan labi saprotat, ka jūs kaut ko protat. Un kā ir ar to vilinājumu? Jo vēl jau ir arī prakses, kurās jūs mācāties strādāt, ir kāds uzņēmums, kas varbūt jūs pamana. Kā ir ar to vilinājumu mācību laikā sākt paralēli strādāt, un cik tas vispār būtu reāli jūsu gadījumā? Pēc manas pieredzes skatoties, vilinājums ir diezgan liels, jo praksē tu vari iepazīt šīs kompānijas vai šīs darba vietas. Un tad tu uzzini, ka vispār šeit strādāt ir diezgan labi, man patīk. Un arī, ja tu esi labs darbinieks, arī šajai prakses vietai tu noderēsi, jo viņi zinās, ka tu dari labu darbu, kāpēc man neņemt šādu darbinieku. Un man ir vairāki pazīstami cilvēki, kas arī pusslodzē strādā un iet uz tehnikumu, kas ir pilnīgi iespējams. Tā nav nekāda neiespējamā misija. Tu vari arī, tas ir kanīs kā viens solis arī pieaugušajā dzīvē, kā man patīk teikt. Visi piekrīt, kad var apvienot? Var. Personīgi es mācos par tehniķi, un iegūstu jaunu zināšanas. Man tā profesija patīk. Kāpēc gan nemēģināt papildus vēl mācoties, tā teikt, strādāt, papildus dabūt naudu, ko tur jau pielieto tā zināšanas, ko tehnikumā es apguvis, un tas ir tikai pozitīvi. Piemēram, man šķiet, ka apvienot darbu ar mācību būs ļoti sarežģīti un arī ir ļoti daudz audzēkņu, kas atkrīt darba dēļ. Tas ir atkarīgs no paša cilvēka, ko tu esi spējīgs pavilkt, un kāda ir tā personīga attieksme. Tu vēlies, ja tu vēlies, tad izdarīsi, ja tu nevēlies, tad vienkārši mācīsies. Bet tad cilvēkiem pašiem jāizdomā, ko viņam darīt, bet tas ir nopietns jautājums, par ko katram personīgi būs jāizdomā. Protams, tas viss atkarīgs no paša cilvēka. Kārli, es zinu, ka tu laikam no visiem visnopietnāk esi mēģinājis savā profesijā arī startēt un piestrādāt tehnikuma laikā. Protams, tas nav nekāds baigi oficiālais darbs. Tas ir palīdzēt draugiem ar specifiskām problēmām un risinājumiem, vai arī paziņām. Pieņemsim, nesen man draugs pienāca un prasīja palīdzību, un es viņam uzprogrammēju, kā jau savā profesijā, pieņemsim botu, kas tur, atsūta tev sludinājumus par noteiktām cenām, noteiktām ierīcēm, un, protams, par to arī saņēma samaksu. Protams, jā. Tev bija tāda interesanta atziņa, kad mēs ar tevi runājām. Tu teici, ka faktiski ir tā, ka darba tirgūs programmētājiem uz to profesionālo diplomu tomēr skatās mazliet tā caur, tā nepārākajā, un tomēr grib, lai ir bakalaura grāds. Vai pieredze darbā, jau kaut kāda ar kādu atsauksmi. Kāpēc tā? Protams, ir tā stigma, ka tehnikumi ir mazliet tā kā zemāki. Protams, izglītības ziņā kā kāda vidusskola vai ģimnāzija, un varbūt to diplomu neskatās vienlīdzīgi kā bakalauru. Tādēļ, pieņemsim, darba tirgu ir diezgan grūti izsisties, ja tev ir tikai, pieņemsim, tehnikuma diploms. Ir veidi, kā, protams, šo apiet. Pieņemsim, tehnikumos piedāvā prakses, caur kurām tu strādā uzņēmumā, un ar to tevi tie darbdevēji tomēr var izvērtēt, un tad varbūt dabūt darbu. Taču tā bez bakalaura ir diezgan grūti. Un iespējams, ka tas ir tāpēc, ka darba tirgū nonāk arī tie, kuri tajā mācību laikā, kā saka, nebija tie izcilnieki. Un tad tas diploms jau ir vienāds, gan vieniem, gan otriem.
Jā, protams, gan bakalaura, gan programmēšanas kvalifikācija tehnikumā, protams, var nolikt arī nemaz nezinot tik daudz. Un tādēļ varbūt tehnikumā vairāk noliek, kas varbūt mazāk zina, tad viņas, pieņemsim, ir iepriekš paņēmuši darbā, un tad varbūt nepārāk labi gājis, un tagad tad skatās mazliet tiešām sliktāk uz to. Andri, tu kā pašpārvaldes prezidenta vietnieks, tev vajadzētu zināt šos te iemeslus, kāpēc tomēr ir cilvēki, kuri nepabeidz tehnikumu, jo mums Latvijā statistika patiesībā ir diezgan bēdīga. Ja mēs paskatāmies, uz cik gadā iestājās, tie ir mazliet vairāk nekā 11 000. Ar 15 un 12 000 katru gadu iestājas profesionālajā izglītībā. Beidzēju skaits ir ap 6 000. Mēs kaut kur visā sistēmā, visā procesā pazaudējam vienus 5 000 jauniešu, kuri šo profesionālo skolu nepabeidz, kur viņi paliek tam īsti izsekot līdzi neviens nav mēģinājis. Visdrīzāk viena daļa aiziet vienkārši uz vidusskolu, varbūt vakarskolā, viena daļa sapako droši vien somas un arī kaut kur aizbrauc. Andri, kā ir Rīgas valsts tehnikumā un kas tur ir par iemeslu, ja kāds izlemj vai nesanāk pabeigt? Jā, mums Rīgas valsts tehnikumā šī gada sākumā tika uzņemta 830 audzēkņi, un līdz 31. maijam tika atskaitīti ap 170. Bet lielākoties tas bija dēļ dzīves apstākļu iemeslu dēļ. Tā ir vai nu dzīves vietas maiņa, vai arī izglītības iestādes maiņa. Tātad tas lielākoties nebūs dēļ nepietiekamiem sasniegumiem. Vai tas nebūs arī dēļ tā, ka tomēr pamēģinot to darba tirgu un darba pieredzi, nav tā, ka jums, nezinu, jauniešiem saka, hei, man vajag speciālistu, man vajag cilvēku, kurš strādā, es redzu, ka tu esi labs, es tevi apmācīšu. Beidz tur muļķoties ar to skolu, nāc vienkārši strādāt pilnā darba laikā. Es ar to neesmu sastapies, bet es zinu, ka Vladislavam būs ko teikt. Jā, tieši par to man ir ko pateikt, jo šī gada laikā no mana kursa tika atskaitīta viena meitene, kura uzsāka darba attiecības pilnā laikā, un līdz ar ko viņa nevarēja turpināt mācības un vienkārši to pameta. Jā, šeit atkal es līdzīgi varu piebilst, ka līdz ko tu sāc praktizēties kādā uzņēmumā, ļoti, vismaz pēc manas pieredzes, tiešām uzņēmumiem bieži vien ļoti patīk šī ideja, ka tu esi apmācījis tikko cilvēku, nāc pie mums strādāt. Es arī esmu saņēmis vairākus piedāvājumus prakses vietās, pēc prakses palikt strādāt, vai ne? Jo viņi jau ir ieinteresēti tieši tas, ka viņiem ir darba spēks, neskatoties uz to, ka mēs vēl esam tikai studenti. Tā kā, manuprāt, šis te vilinājums, tātad uzsākt šīs pilna laika darba attiecības, ir, manuprāt, tas, kas varbūt ir pamatojums tam daļa skaitam, atbirumam, jā. Jā, un tad, ja šodien mūsu vai klātienē vai attālināti skatās un vēlāk arī ierakstu skatīsies, ja skatās darba devēji, tad mīļie darba devēji nečakarējam jauniešus. Es saprotu, ka īstermiņā ir vēlmē, lai man šodien te un tagad ir darbinieks un viss notiek, bet paskatāmies mazliet uz priekšu. Tam cilvēkam tomēr ir jānodzīvo un jānostrādā vieni 50 gadi vēl Latvijā. Labāk, lai viņš ir ar stabilu un spēcīgu izglītības bagāžu. Un par izglītības bagāžu runājot, profesionālā izglītība pilnīgi noteikti tādu iedod arī no tāda aspekta, ko mūsu 4. mīts atspoguļo. Profesionālā izglītība, tas ir vairāk praktisku zināšanu un mazāk garlaicīgu lekciju. Ir pilnīgi skaidrs, ka šiem visiem jauniešiem ir jāapgūst vidējās izglītības programma tieši tāpat kā jebkurā vidusskolā, vai ne? Jums nav nekāda atlaižu, jūs nemācaties pēc citas programmas.
lūk, bet viņiem nāk vēl klāt profesionālie priekšmeti. Un, protams, ka profesionālais priekšmets, tas jau loģiski mums visiem asociējās ar kaut ko praktisku, un tur jau šaubu nav, ka jums šīs praktiskās nodarbības ir daudz. Taču tas, ko iedod vēl no tāda praktiskā viedokļa skatoties profesionālā izglītība, pilnīgi noteikti ir šās iespējas doties, mācīties arī kaut kur ārzemēs, doties Erasmusā jau vidusskolas laikā. Šeit, man liekas, jums daudziem ir interesanta pieredze, kurš no jums pirmais ir gatavs sākt dalīties. Es varu sākt. Man pieredze bija skolā. Es mācījos Jaunzēlandes koledžā, kas ir Roskildē. Jaunzēlandē? Viņa Jaunzēlandes skola, viņa skaitās. Un Dānijā? Dānijā. Okay. Tur man patīk tas, kad skolotājs centās izspiest arī, ko tu esi mājās apgūs. Viņas vēlējās uzzināt, kā mums Latvijā māca, ne tikai, ka viņi cenšas kaut ko mums iemācīt, viņas arī no mums mēģinājās iemācīties. Kas man likās ļoti interesanti šajā apmaiņas pieredzē. Un arī dabū iespēju arī iegūt kultūru savā veidā, jo tu aizbrauc uz citu valsti. Tur neviens nepazīst, principā. Tāpēc tev pašam jāsaņemās un jāiziet kaut kur ārā, jāpaskatās un jāuzzina par to valsti, kā tur arī ir. Un arī tas ir tāds ļoti labs pirmais solis pieaugušajā dzīvē. Jo tas nav tā, es atbraucu uz Cēsiem, uz Lampu, kaut kas nogāja greizi, es varu mammai pazvanīt, lai atbrauc pakaļ. Nē, tu esi Dānijā, tev mamma nebrauks pakaļ, tas ir točē nī. Tāpēc tas ir tāds stiprs pirmais solis arī, kā lai izaugtu nekā no šitās mājdzīves, kur mēs esam daudz pieraduši dzīvot un vienkārši sēdēt mājās un neko nedarīt. Erasmus Plus programmas tās ir vairāk kā tiešām pieredzes apmaiņas. Ja, es februārī biju uz 2 nedēļām aizbraucis uz Rumāniju, kur arī pa mežsaimniecības tehniku, ja, un tā ir iespēja paskatīties, kāda mežsaimniecība ir Latvijā un kā tā ir ārvalstīs, piemēram, tajā pašā Rumānijā. Jo katrā valstī atšķirās tie paņēmieni, kā viņi gāž tos kokus. Piemēram, Rumānijā kokus vēl ar zirgiem vēl kārā, mazākos. Tā, ka tomēr tā ir pieredze, un arī, ja tu trāpies tādā valstī, kas ir diezgan liela attīstīta, ja, to visu mežsaimniecību, tu jau vari sākt skatīties pa karjeru tur. Sākt strādāt, ja labi maksāt, tev apmierina tie apstākļi, tad kāpēc gan nepamēģināt? Man arī bija iespēja braukt uz Erasmus Plus programmām gan 1. gan 4. kursā. Tātad katru gadu apgūstot kādu profesiju ir nosacīts laiks, kuras ir jāapgūst kādā uzņēmumā praktizējoties. Un tātad, manuprāt, ļoti lieliski iespēja ir šādā gadījumā, kad Erasmus Plus programma tiek ieskaitīta kā tātad prakses programmā tehnikumā. Un, es šī iespēja 1. kursā jau bija tāda viena no retajām iespējām. Manuprāt, daudzi šādu iespēju nav guvuši. Un man šķiet, tas bija arī tāds liels grūdienis un liela tāda kā motivācija turpmāk arī apgūt to profesiju. Jo 1. kursā man šķiet, jebkuram skolānam iestājoties jaunā vietā, jaunā vidē, ir grūti varbūt aklimatizēties vai pierast pie vides un tā, bet mēs aizbraucām jau 1. kursā uz citu valsti un tas mums laikam bija kaut kas tāds wow, tā kā redzēt visu to vidi un tā tālāk, un tas bija arī tas motivators, ka redz, kā cilvēki strādā tātad virtuvē ārzemēs. Šis ir diezgan interesants, šis ir diezgan skaisti, un tas laikam arī iedeva tādu motivāciju turpināt mācīties.
tā kā ar mērķi kādreiz arī sasniegt tādas virsotnes. Tas, ko es tevī dzirdu, pirmkārt pārsteidzoši, ka jūs bijāt, es pat teiktu, tāda ļoti reta izņēmuma kursa, kas pirmajā gadā kaut kur tiek aizsūtīti projām, bet tas toties tev, ja tas nav tik ļoti izplatīts, tas savukārt tev ļoti palīdzēja. Kā tu vispār nonāci līdz domai, ka tu gribētu būt par pavāri? Tas nebija tāds... kā saka, bērnības sapnis, tas nebija kaut kas, pēc kā es varbūt ļoti tiecos, bet es Valmieras tehnikumu uzgāju internetā, viņu mājaslapu, kas mani ļoti uzrunāja, un atbraucot tātad apskatīt tehnikumu, man arī laikam uzrunāja visas telpas un viss, ka mums ka tehnikumā ir ļoti modernas un gaišas laboratorijas un viss. Un laikam arī tāpēc es izvēlēju šo pavāru profesiju dēļ tāds, kādas izskatījās telpas un ka man likās ļoti tā ieintriģēja viss tā vide. Tātad, tā kā, jā, tas bija tāds nejaušs, varbūt tāds sakritība, kad tieši tajā momentā es atradu šo mājaslapu, bet šobrīd es neko nenožēloju, tāpēc, ka tagad es esmu atradusi tātad savu nišu, kur es arī gribu turpmāk specializēties un varbūt kādreiz arī dibināt savu uzņēmumu. Brīnišķīgi, tātad tehnikums tevi nopirka, kā saka, ar mājaslapu un skaistām telpām. Ar kvalitatīvu reklāmu. Ar kvalitatīvu reklāmu, bet mājaslapa un telpas nedeva to, ko varēja iedot Dānijas pieredze. Vladislavu, tu arī mācies pirmajā kursā. Es saprotu, tev nav paveicies tik ļoti kā rotai, tu nekur neesi ticis, bet toties tas, ko tu dari un kas arī nav mazsvarīgi, tu tāpatās tehnikumā ļoti daudz iesaisties iekšējā pasaulē, un tu esi dizaina un dekorēšanas komandas vadītājs. Jā, tieši tā. Audzēkņu pašpārvaldes esmu dizaina un dekorēšanas nodaļas vadītājs. Un tieši praksē manai profesijai notiek tā, ka es nodarbojos ar noliktavas uzskaites sistēmu, ko es pats dibināju. Un tas tiešām man palīdzēja praktizēties ne tikai kā komandas vadītājs, bet arī kā grāmatvedis. Andri, tu arī esi bijis, es saprotu, Itālijā, ja? Jā, bet tas nebija vairāk kā prakse, tas bija tāds projekts, kur mēs no 6 dažādām dalību valstīm satikāmies Itālijā, Merāno reģionā. Un mēs pārunājām un dalījāmies domās par zaļo turismu un vispārībā zaļu vidi. Mēs nedēļu parunājām. Un man vispārībā ļoti patika viss tas piedzīvojums. Un es arī tiecos nākamgad septembrī pieteikties uz iepriekš minētajām mobilitātes praksēm uz mēnesi. Kā jums ir visas šīs iespējas pieteikties uz mobilitātes praksēm, uz Erasmusiem? Tas tiek aktīvi tā kā piedāvāts, ja jūs paši viņus esat spiesti meklēt, kaut kur izmantot un bezmaz tā kā, lūgties, palaižiet mani. Kā tur notiek? Mums Ogres tehnikumā ir tā ar Erasmus praksēm, tā ka septembrī izsludina pieteikšanos, kuri jāizpilda anketa angļu valodā, protams. Tur skatās tavas sekmes, kādas tev ir attiecīgos priekšmetos sekmes, kāds tu esi kā cilvēks, vai tu piedalies pasākumos, vai nepiedalies, tava aktivitāte. Un tad beigās piesakās diezgan daudz cilvēku, kas grib, tā teikt, aizbraukt tajās praksēs, bet, protams, tur ir sava konkurence. Ir ļoti liels cilvēku skaits, kas atkrīt, bet, ja tu tiec, tā teikt, nākamajā kārtā, tad tev uzaicina uz pārunām, kur uzdod atkal jautājumus dažādus, un tikt nemaz nav tik vienkārši. Konkurence patiešām ir liela, cik es esmu ieskatījies no Rīgas valsts tehnikumā, tikai 2 audzēkņi no katras profesijas tiek. Tā kā konkurence tur liela. Man no mežsaimniecības nodaļas šogad tika 7 cilvēki, varbūt drusku vairāk. Tātad tas atšķirās no tehnikuma uz tehnikumu. Kārli, tu arī esi bijis viens no tiem, kuri gribēja, bet netika.
Jā, tiešām katrai profesijai ir savs arī tas Erasmus izmērs. Pieņemsim, mūsu profesijai šogad bija, man liekas, bija tikai 2 vietas. Un, protams, arī šīm praksēm un projektiem ir noteikts prioritātes. Pieņemsim, invalīdu prioritātes, 3+ prioritātes un, protams, arī skatās pēc tam tavas sekmes. Un, diemžēl, nesagāja. Pieteicās, protams, cilvēks ar labākām sekmēm un arī cilvēki ar 3+ kartām. Jā, tas ir viens. Sekmes un visas šīs aktivitātes, kuras jūs darat un darat papildus tam, ko varbūt sagaida tā klasiski no ikviena audzēkņa, kā tas ietekmē tādu vēl ļoti interesantu un būtisku lietu, ar ko tehnikums atšķirās no parastās vidusskolas? Kā tas ietekmē jūsu stipendiju? Jo jūs taču saņemat naudu jau šobrīd par to, ka jūs mācaties. Pēc manas pieredzes, jo tu aktīvāk darbojies, jo labāk. Tieši tādēļ mums ir arī sniegt iespēju gan piedalīties interešu izglītībā, gan dažādos projektos, gan dažādos pasākumos. Un, manuprāt, arī šis te faktors iegūt stipendijas bonusus ir kā motivators varbūt dažiem studentiem iesaistīties vairāk un beigās no tā arī iegūt fantastiskas pieredzes. Manā gadījumā piedaloties Skills Latvija konkursos, kas šobrīd man ir atvērs dažādas iespēju durvis. Tas varbūt lēmums tāpa varbūt sākumā citu iemeslu dēļ, bet beigās es ne tikai esmu ieguvusi pieredzi, ne tikai dabūjusi jaunas iespējas, bet arī stipendijas bonusus par aktīvu dalību. Manuprāt, šī iespēja ir jāizmanto, jo tas arī kā tevi sagatavo nedaudz pēc tam tālāk darba vidē, jo ļoti daudzās darba vietās taču arī ir avansi vai bonusi par labi padarītiem darbiem. Lieliski. Stipendija mudina tev mācīties, jo tev ir augstāks sekmes vērtējumi, jo tev ir atkal augstāka stipendija. Un, protams, papildus, ja tu piedalies visādos pasākumos, ja par pasākumiem tev arī maksā stipendiju pielikumus. Lieliski, tā ir iespēja ne tikai iegūt izglītību, tā ir iespēja arī iegūt naudu, kas mūsdienās, protams, ir zināma vērtība. Mums ir palikušas tikai 7 minūtes, un tāpēc mēs iziesim pēdējo apli, kur katrs no jums ļoti īsi pastāstīs nedaudz par saviem sapņiem tālākajiem, jo mūsu 5. un pēdējais mīts profesionālā izglītība ir iespēja ātrāk piepildīt savus sapņus. Un viens no cilvēka tādiem svarīgākajiem elementiem dzīvē, protams, ir viņa darbs, jo tajā mēs pavadam visvairāk laika ārpus miega. Andri, tavi sapņi par darbu, par to, kā profesionālā skola to ir palīdzējusi sasniegt? Man Rīgas valsts tehnikums visnoteikti ir piepildījis manus sapņus. Tajā pašā Greenet projektā, kurā es tiku uz Itāliju, man no bērnības jau bija sapnis uzkāpt uz kalnu, un tas piepildījās. Kā arī uzreiz atnākot uz Rīgas valsts tehnikumu, es redzēju, ka ir pašpārvalde, un uzreiz bija tāds sapnis iekļūt viņā un izpausties, un palīdzēt rīkot pasākumus un attīstīt sevi, savas komunikācijas prasmes un citas spējas. Ladislav. Piepildījies. Mani sapņi ir daļēji piepildījuši. Protams, es sāku apgūst profesiju, kas mani tiešām interesē, bet tiešām mans dzīves mērķis, man šķiet, tas ir dibināt savu ārpakalpojumu uzņēmumu. Rota? Tātad mans sapnis arī noteikti ir piepildīšanas procesā. Mans sapnis ir būt ļoti profesionālai savā jomā, būt ļoti gudrai savā jomā, būt zinošai savā jomā. Un mans sapnis ir, lai man būtu iespēja arī
citiem būt kā padomdevējs vai mentors savā jomā. Un, manuprāt, ka tehnikums jau šo startu mana mērķa piepildīšanai ir iedevis. Mans sapnis arī tiek izpildīts dēļ tehnikuma, tāpēc, kad es ne tikai apgūstu savu profesiju, bet man iedod iespēju arī apgūt citas un vēl vairāk profesijas, ko uzzināt un ieskatīties, kā ir arī citās profesijās, kas man liekas palīdz man arī savā profesijā. Mans sapnis vēl tikai es piepildīšu pēc tehnikuma absolvēšanas. Mans sapnis ir tāds, ko es arī izdarīšu, atvērt savu uzņēmumu, kas sniegs dažādus pakalpojumus mežsaimniecības nozarēs, arboristi, zāģēšana, un tad tehnikums vienkārši palīdzēs to īstenot, jo tu saproti, kā tas lietas strādā. Tehnikums vēl nav piepildījis manas sapņus, bet taču tas ir, kā teikt, atvērs man acis un palīdzēs man pašam izanalizēt sevi un savus mērķus, kas ir tā kā milzīgs solis uz maniem sapņiem. Ko jūs teiktu vienam tādam, nezinu, 7., 8. klases skolniekam, kurš varbūt ka sapņo par jaunu datorspēli, varbūt ka sapņo par jaunu riteni, bet tā īsti jau vēl nav varbūt sācis pat domāt par to, ka jā, viņam kādā dzīves posmā būs jāpieņem lēmums par mācīšanos, par studijām, par profesiju. Ko jūs viņiem ieteiktu? Noteikti jāsāk apdomāt. Jo tas tiešām ir ļoti milzīgs un liels jautājums, par ko jau jāsāk domāt kāda 7., 8. klasē. Jā, tas laiks paskrien ļoti ātri, ne tikai no pamatskolas līdz tehnikumam, bet arī paši šie tehnikuma gadi paskrien ļoti ātri, un tāpēc tiešām ir svarīgi, manuprāt, pamatskolas skolēniem laicīgi jau stāstīt un reklamēt šāda veida iespējas, lai būtu vieglāk pieņemt šo lēmumu. Tā kā man šķiet ir svarīgi, kad skolēns pirms viņš izvēlās profesiju, viņš zina, kāds ir piedāvājums, viņš zina, kādas ir viņa opcijas. Tāpēc ir svarīgi, lai skolēns pirms pieņem lēmumu tālāk, kādu nākotnes profesiju viņš izvēlās, viņam jau ir kaut kāds skatījums uz to, kas ir viņam pa opcijām. Es sācu jau laicīgi domāt, pa ko tu vēlies kļūt, kādi ir tavi sapņi, un tad analizē, kādi ir plusi un kādi ir mīnusi. Paldies jums, ka piedalījāties šajā diskusijā. Tas, kas varbūt ir būtiski, tiešām panākt to, lai šie 7., 8. klases, kur nu vēl 9., kad šis lēmums jau faktiski ir jāpieņem audzēkņi, lai viņiem būtu skaidrs, ko nozīmē vidusskola, ko nozīmē tehnikums, ko nozīmē profesija, lai viņiem būtu pietiekami skaidrs arī šīs izvēles. Un, diemžēl, šobrīd Latvijā sistēma, kura pastāv ar nauda seko skolēnam, neveicina to, lai īpaši tādas kā reģionālās skolas, kurās ir katrs skolēns, kurš no pamatskolas paliek studēt vai mācīties vidusskolā, ir ārkārtīgi svarīgs tās skolas pastāvēšanai vispār kā tādai. Un tad ir liels jautājums skolotājiem, kur arī droši vien daļa ir auditorijā un daļa skatās, kā tad īsti ir, vai tādā nelielā skoliņā, tajā pamatskolā bērni tiek motivēti mēģināt iet un meklēt savu profesiju, vai tomēr ir tā dziļā izvēles dilema skolotājiem par labu tam, lai aicināt tos bērnus vairāk tomēr palikt turpat vietējā skolā. Nu, lūk, tā ir viena tāda arī liela problēma. Otrs, varbūt pašās beigās mēs vēlreiz varam uzlikt slaido. Mēs šos visus rezultātus, kurus mēs tagad redzam,
ka 2-1 amats iespēja iegūt augstāko izglītību, tas mums ir izvirzījies kā svarīgākais mīts, svarīgākais motivators. To mēs arī kā asociācija Latvijas koks, un es domāju, jūs visi klātesošie, kas ir iesaistīti arī izglītības sistēmā, mēģināsim runāt un stāstīt. Paldies jums visiem, kas skatījāties. Nesam šos mītus tautās, veidojam jaunas mutvārdu leģendas par profesionālā izglītību un ceram, ka 50 pret 50 vidusskola un profesionālās skolas būs.